Esiet sveicināti visi dzīvie. Man te tāda absolūti spontāns iznāciens, piedodiet, ja kamera kratās, tiks salūza turp izstieptā rokā un vienkārši spontāni ierunāju. Vārdu sakot tā, helikobaktērija. Šodien konsultēju kārtējo savu cilvēku šajā jautājumā, un tāpēc nolēmu drusciņi ierunāt, jo izskatās, ka šī tēma varētu interesēt vairākus cilvēkus, iespējams daudzus pat. Un būtība kāda? Helikobaktērija ir mūsu zarnu mikrofloras dabīga sastāvdaļa. Kā jau teicu, dzīvo zarnās un dara savu darbu, tas, kas viņai tur ir darāms. Un, ja ar gremošanu ir mums puslīdz kārtībā, vairāk vai, labāk vairāk nekā mazāk, un zarnu mikroflora arī ir vietā, tad šī baktērija mums nekādas bažas nerada un nekādu kaitējumu arī. Tieši otrādāk. Bet kas tad notiek, kāpēc viņi pēkšņi tā sadomā kāpt uz augšu, līst uz augšu un ieperināties kuņģi un darīt tur, kā saka, diezgan nepatīkamas varbūt priekš mums lietas, kas rada sāpes, kaut kādas ne tādas asociācijas, un vispār problēmas. Un tad mums konstatē, tiem, kas iet uz izmeklēšanu, konstatē šo helikobaktēriju un tad izraksta antibiotikas un mēģina viņu tur nogalināt. Kas ir diezgan tāds darbs ar veidzinavām. Un kas ir vajadzīgs? Mums kuņģī ir noteikta skābes koncentrācija. Kādai tur ir jābūt sālskābes koncentrācija? Pie normāla, dzīvesveida, pie normāla šī pareiza uztura, kad arī cilvēks lieto dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, šī skābes koncentrācija ir no pH 1 līdz pH 3,5 maksimums. Tā ir skāba vide, kā jūs saprotat. Ja tādu uzpilina kaut kur, nezinu, uz rokas un ilgāk patur caurumu var izēst. Tātad, un kā redzat, šī netraucē mūsu kuņģa gļotādām. Tā ir normālā kuņģa vide. Bet noteikti ir dažādi faktori, kas šo vidi nojauc. Tas ir saistīts ar uzturu, tas ir saistīts ar tiem pašiem sfinkteriem. Par sfinkteriem man bija video, to var palasīt, kāpēc viņi atslāps, un tad tur šī skābe pilārā, un visu laiku tiek veidota, lai šo te vidi uzturētu, tāds, kā saka, ritenītis sāk veidoties, Tātad šie sfinkteri ir jāsaliek vietā, lai viņi turētos ciet. Tad būs viss kārtībā. Tad neražos pastiprinātu skābi un nevajadzēs dzert visādas, stulbas lietas, skābes mazināšanai. Mums nemēdz būt paaugstināta skābes koncentrācija, mums mēdz pazemināta būt koncentrācija. Saprotu, ka kādam lūs no tās smadzenes, bet, piedodiet, tā ir patiesība. Tā, kad šī koncentrācija mazinās, paliek sārmaināka vide, tas ir kuņģī. Tā ir tendence uz dažādu nepatīkamu diagnožu veidošanos, par maz skābes kuņģi, tas ar laiku var radīt pat onkoloģiju. Ja skābe tikai gastrītu, tad šis var radīt kaut ko smagāku. Tātad organisms, smadzenes dod signālu uz zarnu traktu, kad ir vajadzīgs izsauc šo te komandu, glābēju komandu, izsauc helikobaktēriju un saka, nāciet glābiet mūsu kuņģi. Kāpēc? Helikobaktērija savā šajā dzīvības procesu rezultātā pati rada skābu vidi. Pati sāk ražot šo skābi, bet šis skābums, šie toksīni, ko viņi izdala, kairina kuņģa gļotādes. Tostarp radot gastrītu, un tostarp radot arī vēlāk, ilgstošākā periodā var izraisīt arī kuņģa čūlu. Kuņģi tur aizkuņi un tā tālāk, gremošanas sistēmā čūlas. Tāpēc tas ir signāls, ja mums tur atrod šo helikobaktēriju, ka ir nevis baktērijai jāķerās klāt, kura tur strādā savu darbu, kā viesstrādnieks, bet ir jāsaprot, ka ir jāatjauno šī normālā kuņģa darbība, šī skābes līmenis. Kā jūs saprotat, skābes līmeni var atjaunot ar skābi, ne jau ar sārmu. Sārma dzērāju.
Jā, sveiciens. Un vienkārši bija runa, man ir tāds balzāmiņš, jā, kas kur ir tāds dzērveņu balzāms. Bet tur nav tikai dzērveņi, tur ir veselas skābes, kā saka, šī te plejāde, jā, tur ir āboletiķis, tur ir pienskābe, tur ir dzintarskābe un vēl dažādi komponenti, jā. Es to nestāstu, tā nav reklāmas pēc, bet bija jautājums par to, ka, nu kā tad tā, man tak tur liek putriņas, saužu putriņas ēst un saudzīgi, un jūs man liekat skābu dzert. Šis te nenogalina helikobaktēriju, viņš vispār neko nenogalina, bet rada vidi, kurā helikobaktērija nav izraža, viņa vienkārši nav vairs tur vajadzības būt. Jā, viņai tas vairs nepatīk. Un viņa pati aizies tur, kur viņas vieta, tur, kur viņai jāiet atpakaļ uz zarnu traktu, un šis te liekais, tas, kas ir savairojis par daudz, ir dabīgie tā saucamie antibiotiķi, ja, kuri bez blaknēm, kuri teiksim tā, iztīra šo vidi, ja, sabalansē atkal šo mikrofloru. Ja, bet būtība kāda, ko jūs varat darīt pirmais, kas jums ir pieejams mājās, ja ir šāds jautājums risināms. Tas ir sālsūdens. Jā, šeit sastāvā arī ir sāls. Ja. Iet runa par sāli, nevis ar visām tām kas tur bija 536 un 535, ja. Un absolūti ne jodētās sāls. Arī par to es jau stāstīju iepriekš. Jā, bet tīru sāli, tātad der Himalaju sāls, der jūras sāls, der ķeltu sāls. Viena tēkarote uz litru silta ūdens, no rīta tukšā dušā. Jā. Tas ir viens no faktoriem, kas palīdzēs gan patīrīt organismu, patīrīt zarnu traktu, gan pakārtot šo te gremošanas sistēmu. Otrs, vēl jaudīgāks, efektīvāks šis te process, tas ir pie šī paša sālsūdens, ja pieliekat klāt vēl, nu, ja mazs citrons, tad veselu citronu, ja lielāks citrons, tad puscitrona sulu. Jā, ajurvēdā šis dzēriens saucās sahadža bastakrija, jā, mēs vienkārši saucam par sahadžu. Tātad to jūs varat dzert tukšā dušā, lai sakārtot savu gremošanas sistēmu. Nebaidieties no šīs sāls koncentrācijas, ja tā absolūti nav kaitīga ne nierēm, ne sirdī, ne asinsspiedienam, nekam citam viņa palīdz sakārtot. Ja. Tas ir no tās pašas līdzīgi no sērijas, tā, kad ir reanimācija, kāpēc cilvēku reanimēt var tikai ar vieglu sālsūdeni, ja, fizioloģisko šķīdumu. Tas ir 9%. Šis, ko es teicu, tas ir 5% sāls šķīdums. Ja, tā ka nebaidieties no tā. Tas ir vēl viens par sāli, tas ir vēl viens mīts, ja, kas ir mūsu, kā saka, sadzīvē ieviests, lai teiksim tā, kaitētu cilvēkam, lai savaņģot smadzenes ne tajā virzienā. Bet šodien ne par to tēmu. Šodien bija tēma par helikobakteru, lai jūs saprotat šo te principu. Jā, ka tas nav kaut kāda baktērija, kas ir iegūta no malas, jā, kaut kur atnākuši un tagad mūs nogalināt. Nē, tas ir disbalans gremošanas sistēmā, jā, mūsu zarnu traktā, jā, lai risinātu kādu jautājumu. Ja jums ir risināmi kādi jautājumi saistībā ar savu veselību, droši variet vērsties, jā, rakstīt profilā ir mani kontakti, variet vērsties, vienmēr izrunāsimies. Lai jums jauki!